Tu man jautā, kas ir Laipa? Laipa ir diasporas amatieru teātra festivāls, kurš iesākās šai namā pirms 10 gadiem. Kopā sabraucot 5 bija izrādes, bet 4 amatieru teātri no 3 valstīm. Un pēc tam katru gadu mēs turpinājām šo tradīciju, veidojot un paplašinot teātra draugu, teātra spēles mīļotāju pulku ģimeni. Laipas ģimene ir amatieru teātri, kuri vēlas baudīt ģimenes siltumu, sirsnību, uzticību, palīdzību, draudzību. To visu var sastapt Laipā, aiz kulisēm, zem skatuves dēļiem un uz kaut kur citur. Un tā mēs 10 gadus amatieru teātri no visas Eiropas, plus Latvijas un plus Amerikas Savienotajām valstīm San Francisco jaunais teātris. Mēs draudzējamies reizi gadā, rudenī, teātra svētkos. Ekspertu komanda ir mainīga, bet mums ir brīnišķīgi eksperti šogad. Mums ir pats foršākais teātra kritiķis, Atis Rozentāls. Mums ir Latvijas Nacionālā kultūras centra amatieru teātras nozars eksperts Jurģis Pulnieks. Mums ir brīnišķīgi meistarklašu vadītāji, kā aktrise Karinta Tārinova, profesori Rita Lūriņa un skolotāji Ligita Smildziņa. Un vakar notika jau pirmās meistarklases. Man liekas, ka visforšākais apzīmējums bija, es iegūtu tādu seksuālu enerģiju. Bet tā viņš pazīst tevi. Oi, tā nav smieklīgi. Jā, bet, ja tu gribi zināt, mēs esam pazīstami jau daudzus gadus. Jaunībā viņš bija mans ielūdzējs. Daži muļķīgi apstākļu dēļ mēs pašķīrāmies, bet tagad viņš ir uzzinājis, ka es esmu brīva, atbraucu, sameklēja mani un bildināju. Mans sapnis strādāt ar tevi kādā tālajā lauku skolā, Žanīt. Ja teiksi jā, būšu vislaimīgākais cilvēks pasaulē. Man sāp. Man bija tāds mazs runcītis ar gūtu asti un mīlīgu purniņu. Varbūt tas nemaz nebija runcītis, varbūt tā bija lapsiņa. Un tagad šis ir pazudis, un es eju un saucu Rīžu, Rīžu, Rīžu. Nav! Šie 3 nodibina Rīgas Latviešu biedrību 1868. gada 22. novembrī. Skatu spēlē atsūti! Kungi! Ja no Baltijas guberņas Rīgas Latviešu teātera skatu spēlē atsūtīta! Kas jādara? Kā labam ciemiņam es jums teikšu, mums negaidot laime lēkusies, Karolīnei uzradies precinieks. Kurai Karolīnei? Jums jau te 2 eksemplāri, viens no agrākiem gada gājumiem, otrs ir jaunāks Puķīte! Kevins Puķīte! Jā. Fuck! Bet mammai atkal kaut kas noticis, palīdzi viņai, bet mēs uzskriesim. Neviens nav īsts. Visi tikai tēlo un izliekas. Vai runāt par to, kas patiešām ir iekšā? Jo es piemēram domāju, ko kaķi domā par puķēm. Miau. Nē, runāt jau var par visādām muļķībām, bet kāda jēga?
vajag runāt ar jēgu, ar loģiku, lai runa kaut ko nozīmē. Mēs visi šeit esam traki. Es esmu Dūls un tu esi Dūla. It kāda tu nezinātu. Galvu nost! Bet tu nepadomāji, ka cietīs nevainīgi cilvēki? Tu mani izsekoji? Domāji, par ko tu mani turi? Kā tu to vari? Stāv viņu nost! Galīgi nāka pāris, lai es ar to visu. Esi zēlīgs nabaga grēcinieks. Liela, ar savu Dūlu. Tu saki? Saku, vecais ķērs, saskruļotiem mateļiem, kleita lielā un ar zeltu. Kā tas zērkā izskatīsies, kā tā var? Kā var? Pavisam labi var. Es savā lielā kleitā ar zeltu spīdēšu kā zvaigzne. Nu tādā, pītā tomēr. Nu es nezinu, kā viņu sauc. Ieliek tur noglabā. Domā, tēva padoms bija pareizs, jāpārbauda otrus. Paņem zirgu, brauc mīt, mī, tā iemī, ka paliek kājām uz zirgs. Kā jums sākās ceļš teātrī un kāpēc jūs spēlējat teātrī? Man tas sākās ar dziedāšanu. Es atnācu uz teātri, lai nodziedātu vienu dziesmu, un tā arī palika teātrī. Es pat neatceros īstenībā, kā sākās ceļš uz teātri, bet teātris vienmēr ir bijuši superīga lieta Briselē ar izcilu kompāniju, ar foršiem cilvēkiem, un ko te citus svētdienās darīt, ja ne spēlēt teātri, dziedāt, spēlēt, dejot un vienkārši forši pavadīt laiku. Sastāko meiteni ņemšu pie sevis un dzīvosi mūžu laimīgi. Būt par dziedošaniem aktieriem ir ļoti patīkami, jo tu vari izpausties visos iespējamos veidos, dziedāt, runāt, arī dejot. Mēs arī dejojam. Mēs kā īsi latvieši dziedāt, dejot un visu pārējo. Tad patiesībā tādam dziedošam un dejojošam aktieriem tas nav pārāk viegli. Mūsu dievs tajā divās dienās bija diafragma un rezonators, to mēs arī strādājam, ar to mēs arī strādāsim. Lai ierosinātu arī jūsu izcēlu, un lai jūs saprastu, ka mums tā ir improvizācija, nevis mēs esam kaut ko sagatavojuši un iemācījuši. Skatu! Es taisīs bildīs par 3 elements. Skatuvs tēvs! Skatuvs tēvs! Aktīvs brīši! Aktīvs, ņem līdzi! Meša elpo, jūra elpo, visa daba elpo, un tāpēc mēs esam zaļi, ka mēs elpojam, mēs esam dzīvi. Tas jau ir fantastiski cilvēku vēlmi satikties, nevis vienkārši satikties, bet satikties ar padarīt mājas darbu un ar mērķi. Un teātris jau redz ar tā brīnišķīgā iespēja, kad
paņemot kādu dramaturģijas darbu vai veidojot pašiem savu, mēs tomēr analizējam, mēs izdzīvojam vēl kādu dzīvi. Ne tikai to, kas ir pašu, bet vēl kādu latviešu dzīvi, citu tautībnieku bet tā ir iespēja runāt par Latviju, runāt par cilvēku. Man liekas, ka tas ir tas foršākais, jo pirmkārt es uzskatu, ka teātris dara pasauli labāku. Otrkārt, tas, par ko jau es runāju, par šo satikšanos, latviešiem esot pasaules svešumiem ārā no tās mūsu salīdzinoši mazās zemītes, un satiekoties šeit festivālā, manuprāt, tā ir cerība uz nākotni, uz valodas nākotni, uz cilvēku nākotni, uz kopības nākotni. Ar vienu vārdu sakot, tā ir laiva. Jaunieši, rekrutēm tā tālāk. Viņi atveda smiltis, šita visu nobēda, tas bija fantastiski, kā visu darbojas. Tātad ir 3 frāžu komplekts. Ja tas, ko jūs redzējāt, uzreiz nevar pateikt, ko darīt. Pirmais teikums ir tāds: pārsteidzāt. Otrais ir par ko padomāt. Un trešais ir es tā nevarētu. Šis ir lielās ģimenes pasākums, šis nav Grand Prix pasākums. Jūs esat visi atnākuši viens par otru priecāties. Laipa joprojām ir dzīvāka par dzīvu. Un tā ir kā nebūtu precējušies jau 40 gadus, bet tā kā tiešām gribētu tādu vēl pie tām dāmām tā kārtīgi tikt. Un! Ai, señorita, 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 Paldies par brīvību un radošumu 10 gadu garumā.